Paldies Tev, Dievs Tēvs, par šo dienu. Paldies Tev, Kungs, par vēl vienu dienu, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, Dievs, par Tavu lielo mīlestību. Un paldies Tev, Dievs, tiešām par visu Tavu varenību un kā Tu mūs māci un veido, Dievs. Un es lūdzu, ka Tu vadi mūs savā vārdā un dod saprašanu un patiesumu un mieru, ka mēs varam staigāt Tavā mīlestībā un Tavā priekā, debes Tēvs, un nest Tavu gaismu visā pasaulē. Jēzus vārdā. Amen. Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem. Pāvils, Kristus Jēzus kalps, aicināts apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš apsolījis caur saviem praviešiem, svētajos rakstos par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem, svētajā garā, atklājies kā Dieva dēls spēkā, caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas, pie kurām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem Romā, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Visu pirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs, kuram es kalpoju ar savu garu, sludinādams viņa dēla evaņģēliju, ir mans liecinieks, ka es jūs nemitīgi pieminu savās lūgšanās. Vienmēr lūgdams, lai reiz pēc Dieva gribas man pašķirtos ceļš pie jums, jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu nest kādu garīgu velti jums par stiprinājumu. Proti, ka es līdz ar jums gūtu iepriecu kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Es negribu jūs atstāt neziņā, brāļi, ka es jau daudzreiz biju apņēmies pie jums nākt, lai gūtu kādu augli arī starp jums, tāpat kā starp citām tautām, bet līdz šim tiku aizkavēts. Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem, tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība, un no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem, līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams, mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās, sievietes apmainījuši dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko, tāpat arī vīrieši, atmesdam dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem,
lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Tāpēc tu, cilvēka bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo spriesdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu, cilvēks, kas spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbeigsi Dieva sodam? Jeb tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos? Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgu dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Mokas un izbailes ikvienai cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu, Jūdam visu pirms un arī Grieķim. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu, Jūdam visu pirms un arī Grieķim. Jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, kas bez bauslības grēkojuši, bez bauslības ies bojā, bet kas grēkojuši pazīdami bauslību, pēc tās tiks tiesāts. Jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. Jo ja pagāni, kam bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi būdami bez bauslības, paši sevi ir bauslība. Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība ierakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņa un viņu domu spriedumi, kas cits citu vai nu apsūdz, vai attaisno. Tā ir dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc mana evaņģēlija. Labi, tu sauc sevi par jūdu, lepojies ar Dievu un paļaujies uz bauslību. Tu zini viņa gribu un būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā. Tu apzinies, esam aklo ceļvedis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības paraugs. Citus tu māci un pats sevi nemāci, sludinādams, ka nebūs zakt, tu pats zodz, sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp, ar riebumu novērsdamies no elkiem, aplaupi viņu tempļus, tu lepojies ar bauslību, bet pats pulgo Dievu, bauslību pārkāpdams. Kā rakstīts, jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citu tautu starpā. Apgrēzīšanai ir nozīme, ja tu pildi bauslību, bet ja tu esi bauslības pārkāpējs, tava apgrēzīšana kļuvusi par neapgrēzīšanu. Un tālāk, ja neapgrēzītie pilda bauslības prasības, vai viņu neapgrēzīšana netiks pielīdzināta apgrēzīšanai, tad tie, kas pēc dabas ir neapgrēzīti un pilda bauslību, spriedīs tiesu pār tevi, kas ar savu bauslības burtu un apgrēzīšanu esi bauslības pārkāpējs. Jo nevis tas ir jūds, kas ārīgi ir tāds, ne arī tā ir apgrēzīšana, kas redzama ārīgi pie miesas, bet tas ir jūds, kam ir iekšēja sirds apgrēzīšana, garā un nevis burtā. Tādam atzinība ir ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, jeb kāds labums apgrēzīšanai? Tas ir visādā ziņā liels, visu pirms viņam uzticēti Dieva vārdi, bet ja nu daži uzticību lauzuši, vai tad viņu neusticība atceļ Dieva uzticību? Nebūt ne, jo Dievs ir patiess, bet ik viens cilvēks melkulis, gluži kā ir rakstīts, lai tev būtu taisnība tavos vārdos, un tu uzvarētu, kad ar tevi iet tiesā. Bet ja nu mūsu netaisnība izceļ Dieva taisnību, ko lai tad sakām? Vai Dievs tad nav netaisns, ka viņš soda?
Es spriežu cilvēcīgi, nekādā ziņā, jo kā Dievs citādi tiesās pasauli. Bet ja Dieva patiesība viņam par godu skaidrāk atklājusies manu melu dēļ, kāpēc tad es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts? Vai tad nedarīsim labāk ļaunu, lai nāk labais, kā daži mūs zaimodami apgalvo, ka mēs tā mācot? Viņi saņems pelnīt sodu. Kā tad nu ir? Vai mēs, jūdi, esam labāki? Nebūt nē, jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena, nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīklē ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku indi ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtumu. Viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļa viņi nepazīst. Dieva bijības nav viņu acu priekšā. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristū. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Ja vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu Dievs? Protams, arī pagānu. Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos apgrēzītos no ticības un neapgrēzītos caur ticību. Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā nē. Mēs bauslību nostiprinām. Ko lai sakām par savu ciltstēvu pēc miesas Ābrahāmu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Jo ko saka raksti? Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Kam darbu nav, bet kas tic tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Tāpēc arī Dāvids teica svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību, neatkarīgi no darbiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgrēzītajiem vai arī uz neapgrēzītajiem? Es uzsveru, Ābrahāmam ticība pielīdzināta par taisnību. Kā tā viņam ir pielīdzināta? Apgrēzīšanā vai neapgrēzīšanā? Neapgrēzīšanā, bet neapgrēzīšanā. Bet apgrēzīšanas zīmi viņš saņēma kā zīmogu ticības taisnībai, kas bija pirms apgrēzīšanas. Tā kļūdams par tēvu visiem, kas tic. Būdami bez apgrēzīšanas, tā ticība tiem tiek pielīdzināta par taisnību, kā arī par tēvu tiem, kas apgrēzīti. Protams, ja viņi nevien ārīgi pieder tādiem, bet arī seko tai ticībai, kas bija mūsu tēvam Ābrahāmam jau tad, kad tas vēl nebija apgrēzīts. Tātad nevis bauslībā dibināts Ābrahāmam vai viņa pēcnācējiem dotais solījums, ka viņš iemantos pasauli, bet ticības taisnībā. Jo, ja bauslības kalpi ir tie, kas manto, tad mūsu ticība zaudē savu saturu un apsolījums paliek nepildīts.
jo bauslībai seko dusmība, bet kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, nevien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu tēvs, tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tāpēc arī ir rakstīts: daudzām tautām es tevi esmu cēlis par tēvu. Pretī katrai cerībai cerēdams, viņš ir ticējis, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, kā sacīts: tāds būs tavs dzimums. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi. Viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēja arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā, iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dota. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Tātad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku nepielīdzina, ja nav bauslības. Bet nāve valdīja arī no Ādama līdz Mozum, pār tiem, kuru grēks nebija līdzīgs Ādama pārkāpumam. Šis nu ir nākamā Ādama pirmtēls. Bet žēlastības dāvana neatbilst pārkāpumam. Viena cilvēka pārkāpuma dēļ neskaitām ir miruši, bet Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus, nepelnītā žēlastības dāvana, daudz vairāk nākusi pār šiem neskaitāmajiem. Tāpat dāvanai par iemeslu nav viena cilvēka pārkāpums, jo sods gan ir nācis viena pārkāpuma dēļ un nesis pazudināšanu, bet žēlastības dāvana nākusi daudzu pārkāpumu dēļ un nesusi taisnošanu. Jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Tātad kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūst taisnoti. Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos, bet kur vairojies grēks, tur pār pārim vairojusies žēlastība. Lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu žēlastība caur taisnību uz mūžīgu dzīvību,
caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā nē. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst, nāvei nav varas pār viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausiet vairs viņas iekārēm, nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc, ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā nē. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklaus, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību? Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi, tādi, par kuriem jums tagad jākaunās? Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svēttapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu, mūsu Kungā.